Sveicināti, Mihails Sergejevičs. Mihails Gorbačovs, vīrs, kuru veidoja komunisms. Cilvēks, kurš mēģināja to pārveidot, bet tad iznīcināja. Perestroikas politika uzvarēja. Mēs dabūjām demokrātiju, vārda un sirdsapziņas brīvību un politisko demokrātiju. Un spējām darīt galu augstiem karam. Viņš bija revolucionārs, kuru aizslaucīja paša reformu gaita. Kremļa vadonis, kurš uzsāka savu karjeru kā kompromisu meistars, beigās kļuva par to upuri. Tā bija cīņa uz dzīvību un nāvi. Kā politiķis es personīgi zaudēju. Taču būtu varējis uzvarēt, ja būtu bijis gatavs ķerties pie paņēmieniem, kas mums visiem pazīstami. Es nebiju gatavs iet līdz galam. Es pieturējos principiem. 20 gadus pēc Padomju Savienības sabrukuma šis ir stāsts par Gorbačova nākšanu pie varas, viņa krišanu un varenas impērijas sagrāvi. Gorbačovs, cilvēks, kas mainīja pasauli. Sanktpēterburgas, agrāk Ļeņingradas ņudzošais centrs. Mūsdienās tikai retais atceras šīs vietas nozīmību Gorbačova revolūcijā. Tieši šeit, 1985. gada maijā, Gorbačovs lauza tradīcijas. Viņš izdarīja to, ko padomju vadoņi nekad nebija darījuši. Gorbačovs pārmeta tiltu pār plaisu starp sevi un vienkāršajiem cilvēkiem. Nāciet tuvāk pie tautas, mēs jūs nekad nepievilsim. Kur nu vēl tuvāk? Televīzijā redzētais aizrāva valsti. Ļaudis ieraudzīja neierastu Kremļa vadoni, jaunu, enerģisku un gatavu rīkoties. Taču pēc visas spriežot, Gorbačovs tomēr bija uzticīgs komunists. Kā komunistiskās sistēmas veidots politiķis nonāca pie tās iznīcināšanas. Sākotnēji Gorbačovs bija tipisks padomju sistēmas veidojums. Viņš piedzima zemnieku ģimenē un pavadīja bērnību klusajā Privoļnojas ciemā, Krievijas dienvidos. Bargajos pēckara gados Gorbačovs bez jautājumiem pieņēma staļinismu. Es biju lojāls cilvēks. 10. klases izlaiduma eksāmenos atestātu saņemšanai es izvēlējos tematu Staļins mūsu cīņu gods, Staļins mūsu jaunības spārni. Gorbačova ar varu komunistos neviens nevilka. Un es nesakoju vecstāvu un tēvu norādījumiem. Nebūt ne. Tas nāca no sirds. Un sistēma nosūtīja viņu uz Maskavu, uz Padomju Savienības labāko universitāti. Pirmie jautājumi radās beidzot Maskavas universitāti. Mācības Maskavā atvēra man acis uz daudz ko. 1953. gadā Staļins nomira, un viņa nāve izraisīja politisku atkusni. Gorbačovs sāka pārvērtēt Staļina ceļu uz komunismu. Ar Staļinu bija saistīts daudz kas.
Vēlāk, atgriezies dzimtajā pusē un uzsācis politisko karjeru, es ieraudzīju, kā patiesībā nākas dzīvot cilvēkiem un sāk apšaubīt visu sistēmu. Visu slavētā plānošanas sistēma novadīja visus līdzekļus ieroču ražošanā, bruņošanās drudzī. Bet cilvēks ar savām vajadzībām palika tālu aizmugurē. Cilvēki dzīvoja nabadzībā. Miljoniem ļaužu dzīvoja nabadzībā. Gorbačovs nebija vienīgais, kuru māca šaubas. Gaisā virmoja kritiskā domāšana, kas īpaši pastiprinājās pēc slepenas Nikitas Hruščova runas. Viņš deva galveno impulsu. Pie mums jau valdīja zinām brīvības sajūta, ka pienācis laiks iniciatīvai. Un viņš bija pirmais, kurš atļāvās uzbrukt staļinismam. Politiskajām atkustīm un reformu noskaņai nebija ilgs mūžs. Kremlī vadību pārņēma Leonīds Brežņevs un viņa konservatīvā komanda. Klusībā Gorbačova šaubas neizgaisa. Viņš tajās dalījās ar savu sievu Raisu, savu uzticamāko politisko uzticības personu gandrīz 50 gadu garumā līdz viņas nāvei 1999. gadā. Mēs iepazināmies dejās. Viņš mani uzlūdza. Tolaik mums abiem patika tango un valsis, tā bija mūsu pirmā tikšanās. Pie manis atnāca Volodja Libermans un Jura Topiļins, kuri sacīja: Miška, met visu pie malas, mēs redzējām tādu meiteni. Kas par to, vai mums maz smuku meiteņu? Taču kaut kas nostrādāja, telepātija. Es izjūtu tādu kā pievilkšanos un aizgāju uz klubu. Iegājis ieraudzīju savus draugus un arī viņu. Es viņu uzreiz pamanīju. Kādu pusotru, 2 gadus vēlāk mēs sapratām, ka nespējam viens bez otra dzīvot. Paldies Dieviņam, to vēlāk apstiprināja arī mūsu dzīve. Pirmais, kas man iepatikās Mihailā Sergejevičā, bija tas, ka cilvēkam var būt personīgais viedoklis, kuru viņš gatavs aizstāvēt līdz galam. Zdeņeks Mlinaršs ieradās studēt Maskavā no komunistiskās Čehoslovākijas. Zdeņeks man bija liels draugs. Viņš bija tuvākais no visiem. Gan no mūsu Krievu padomju, gan pārējiem. Mēs draudzējāmies ilgi līdz brīdim, kad viņu izsūtīja un mēs zaudējām sakarus. Zdeņeks bija ļoti gudrs. Man ļoti patika ar viņu draudzēties. Mūsu viedokļi sakrita. Abi ticēja komunismam un bija pārliecināti, ka sistēmu iespējams pārveidot. Es atklāju viņam dažas savas domas. Viņš tās spēja izprast, taču teica, ka tas izdotos Čehoslovākijā, bet šeit gan tā nevarēs. Bet es biju pārliecināts, ja pie varas nonāktu tādi cilvēki, kā viņš, situācija mainītos. Mlinaršs kļuva par tā sauktā Prāgas pavasara radītāju. Tas bija Čehoslovākijas mēģinājums pārveidot sistēmu un piešķirt sociālismam cilvēcīgu seju. Čehu eksperimentam bija katastrofālas sekas. Kremlis izlēma militāri iejaukties, lai glābtu komunismu. 1968. gadā padomju tanki, kuriem palīdzēja citas komunistiskās valstis, apspieda Prāgas sacelšanos. Tolaik komunistiskās partijas uzlecošā zvaigzne Gorbačovs atbalstīja oficiālo Kremļa nostāju, ka iebrukums bija attaisnojams.
Taču viesojoties Čehoslovākijā gadu vēlāk, viņu pārņēma šausmas. Mēs ieradāmies, un tas bija šausmīgi. Mēs bijām pieņēmuši, ka viņi gribēja mūsu atbalstu, arī militāro. Tā mums tika sacīts. Proti, valdīja dezinformācija. Kad devāmies uz kādu fabriku Brno, ļaudis uzgrieza mums muguru. Tas mani aizskāra līdz sirds dziļumiem. Mēs bijām aizvainojuši un pazemojuši mums tuvu tautu. Gorbačovs secināja, ka turpmākajām reformām Padomju Savienībā jānotiek lēnām, lai izvairītos no negatīvām sakām. Mēs saņēmām stingras norādes no politbiroja uzsākt bargu, politisko un ideoloģisko karu pret visiem Prāgas pavasara atbalstītājiem. Vārdu sakot, tas izraisīja valstī politisku reakciju. Bet perestroikas laikā mēs neaizmirsām par Prāgu. Tomēr Gorbačovs joprojām bija uzticīgs komunists. Turpmākos 10 gadus viņš virzījās augšu pa partijas kāpnēm. Būdams augsta amatpersona, viņš bieži viesojās ārzemēs. Ceļojumi īpaši uz rietumiem spēcīgi ietekmēja viņa idejas. Savā viedoklī viņš dalījās tikai ar dažiem cilvēkiem. Viens no viņa uzticamākajiem draugiem bija vadošais padomju Gruzijas komunists un nākamais viņa ārlietu ministrs Eduards Ševardnadze. Es viņam teicu, pie mums viss ir izpuvis no augšas līdz apakšai. Jāsāk jauna dzīve. Viss ir izpuvis no augšas līdz apakšai. Atceros šo frāzi. Viņš ir emocionāls cilvēks. Bet es viņam piekrītu. Taču nākamajā rītā pamodušies uzzinājām, ka mūsu armija ievesta Afganistānā. Bet mēs neko nezinājām. Un es viņam teicu, lūk mūsu sarunas ilustrācija. Šajā dzelzceļa stacijā, kur padomju vadonis Leonīds Brežņevs bija ieradies pavadīt atvaļinājumu, norisa tikšanās, kas izšķīra Gorbačova likteni. Viņu kā vietējās partijas līderi lūdza Brežņevu sagaidīt. Izrādījās, šī tikšanās bija neformāla pārbaude. Bez Brežņeva es nebūtu nonācis centrālkomitejā. Sanāk, ka viņš mani izvēlējās. Tieši Brežņevs atsauca Gorbačovu uz Maskavu Maigajā 47 gadu vecumā. Taču ne viņš vienīgais cerēja, ka Gorbačova jaunība un enerģija ienesīs politbirojā jaunas vēsmas. Par viņu bija interesējies arī visus biedējošais VDK priekšnieks Jurijs Andropovs. Kļuvis par vadoni pēc Brežņeva nāves, Andropovs paturēja viņu prātā kā savu sakotāju. Tu darbojies ar lauksaimniecību, darbojies arī, bet neaizmirsti, ka politbirojā loceklim jānodarbojas ar visādām lietām. Kā iekšzemes, tā ārvalstu. Nodarbojies ar visu, rēķinies ar to, ka rīt vai parīt tās visas var gulties uz taviem pleciem. Tā tas bija. Es redzu, ka tuvojas pagrieziens. Vai tu saproti, par ko es runāju? Jā, saprotu. Jauki, ej. Andropova ieteikumu ignorēja. Nākamais Kremļa vadonis bija 73-gadīgais Konstantins Čerņenko, kurš bija tik slims, ka pildīdams darba pienākumus izskatījās pēc staigājoša miroņa. Reformu pretinieki bija likuši Gorbačovam šķēršļus. Viņš to uzskatīja par svētību, iespēju nostiprināt savas pozīcijas. Nebijis Čerņenko, kā teicis Voltērs, būtu vajadzējis viņu izgudrot gadu
Pusotru, vairāk nekā gadu iepriekš es vēl nebiju gatavs, nenoskaņots darbam. Taču man bija iespēja gūt praktiskas iemaņas un apzināties, ka šīs amats man ir sasniedzams. Vai tagad būs gana? Pateicos. Tagad rokas spiediens, kundze, vai jūs varētu mazliet pagriezties? Gorbačovs ieradās Londonā kā partijas delegācijas galva un Čerņenko labā roka. Tečere mēģināja izrīkot viņus ar Raisu, taču atrada Gorbačovā sev cienīgu pretinieku. Man par viņu palika labs iespējas. Vēlāk es viņai sacīju: Tečeres kundze, es apzinos, ka jūs esat cilvēks ar savu negrozāmu pārliecību. Taču paturiet prātā, ka arī jums pretim sēdošais cilvēks ir tāds pats. Bet svarīgākais, kas man jums jāpavēsta, ir: Politbirojas mani neinstruēja uzaicināt jūs pievienoties komunistiskajai partijai. Viņa no sirds izsmējās, spriedze izzuda, un mēs atklāti izrunājāmies. Es viņā saskatīju neaizspriedumainu cilvēku ar labu izglītību. Patiešām dzelzslēdīju. – 1985. gada martā Čerņenko nomira, un Gorbačovs ātri rīkojās, lai apietu savus sāncenšus. Tie piekrita, ka bēru runa jāsaka viņam, kas bija zīme, ka tieši viņš kļūs par Padomju Savienības nākamo vadītāju. Visiem, kuri godina Konstantīna Ustinoviča Čerņenko gaišo piemiņu. Šajā atvadu brīdī vēlos paust izjustu un dziļu līdzjūtību. Mēs tur sabijām krietnu laiciņu, taču neskatoties uz ilgo bēru organizēšanas procesu un lielo apmeklētāju skaitu, Gorbačovs šķita svaigs un enerģisks. Uzreiz bija skaidrs, ka viņš ir izturīgs vīrs. Viņš nelīdzinājās nevienam citam manis sastaptajam padomju līderim. Atceros, ka dodamies pie savas delegācijas sacīju: Viņš ir citāds cilvēks, ātrāks un gudrāks. Viņš būs veiklāks pretinieks. Mums jābūt uzdevuma augstumos, jo viņš noteikti būs uzdevuma augstumos. Tas bija izšķirošs brīdis. Viņu gaidīja biedējošs uzdevums. Pirms varas pārņemšanas Gorbačovs un viņa sieva Raisa mocījās šaubās par milzīgo risku, kādu uzņemas. Mihails Sergejevičs sacīja, ka viņam visticamāk piedāvās kļūt par partijas vadoni. Tolaik tas nozīmē, ka viņš kļūs par valsts galvu. Mihails Sergejevičs sacīja: Dzīve pierādījusi, lai Krievijā kaut ko panāktu, pārmaiņām jāsākas pašā augšā. Pēc tam, tajā marta naktī, viņš teica: Mēs vairs nevaram tā dzīvot. Es viņai sacīju, ka nākamajā dienā man var piedāvāt kļūt par komunistiskās partijas ģenerālsekretāru. Visinteresantākā bija viņas reakcija. Viņa pavaicāja: Vai tev tas ir vajadzīgs? Es atbildēju: Ja man to piedāvās, domāju, ka piekritīšu. Gorbačova mērķis nebija iznīcināt padomju sistēmu. Ar savām reformām perestroika un glasnost viņš tikai vēlējās to labot. Tagad visi kritizē komunistisko partiju. Gan valstī, gan pasaulē. Tas nekas. Kā varas orgāni, kas sastāv no tautas pārstāvjiem. Izpildkomitejas rokas puiši. Izpildkomiteja ir tikai valdības aparāts. Perestroikai sakoja glasnost. Tā atnesa politisko atklātību, pielika punktu cenzūrai un kļuva par reformu virzītāju spēku.
Gorbačova pirmā lielā runa izskanēja Sanktpēterburgā, kur Ļeņins 1917. gadā uzsāka boļševiku revolūciju. Gorbačovs paziņoja šokētajām amatpersonām, ka pienācis laiks jaunām pārmaiņām. Es biju sagatavojis ziņojumu, bet noliku savus pierakstus malā un sāku runāt. Zaikova Kaķa to nofilmēja un vēlāk iedeva ierakstu man. Mēs atgriezāmies Maskavā un abi ar Reisu nolēmām to noskatīties. Tā teikt, no malas. Atklāt sakot, es biju šokā. Bet tiešām es to pateicu tā. Un patiesībā svarīgi bija tas, kā es runāju, nevis tas, ko pateicu. Manuprāt, tas arī bija glasnost sākuma punkts. In 1985. gada aprīlī Gorbačovs ieradās komunistiskajā Polijā uz Varšavas pakta sanāksmi. Viņa lēmums pirmās sanāksmes laikā pārsteidza delegātus. Es sacīju, ka draugi var cerēt uz to, ka godprātīgi pildīsim savus pienākumus. Taču atklāti piebildu, ka no šī brīža uzskatīsim visas valstis, visas partijas par neatkarīgām un neiejauksimies to lēmumos. Man šķiet, viņi man nenoticēja, jo līdz tam bija bijis citādi. Kad ģenerālis Jaruzelskis lūdz Gorbačovam privātu tikšanos, viņu pirmā saruna bez tulka klātbūtnes noritēja 5 stundas. Es Gorbačovā redzēju bezbailīgu līderi, kurš vēlējās pārveidot Padomju Savienību, visu austrumu bloku un sistēmu. Tas atbilda Polijas interesēm un ļauj mums brīvi rīkoties. To absolutnie odpowiada i naszym polskim interesom, że to nam rozwiąże w dużej mierze ręce. Līdz ar Gorbačovu sākās jauna ēra arī Padomju Savienības attiecībās ar rietumiem. Gan viņš, gan prezidents Reigans vēlējās darīt galu bīstamajam supervaru naidīgumam. Gorbačovam bija jāsamazina arī Padomju Savienību kropļojošā militāro izdevumu nasta. Neskatoties uz pastāvošo spriedzi, abi valstu vadoņi sapratās jau pirmā samita laikā Ženēvā. Gorbačovs atminējās šo sarunu pie pusdienām ar bijušiem kolēģiem. Es sacīju: prezidenta kungs, atvainojiet, bet jūs neesat skolotājs un es neesmu skolnieks. Vēl jau vairāk jūs neesat prokurors, bet es apsūdzētais. Mēs esam vienlīdzīgi. Ja jūs tam piekrītat, mēs varēsim daudz sasniegt. Taču izēja no strupceļa bieži vien pavēra vienota humora izjūta. Prezidents Reigans mēdza sacīt: zināt, ģenerālsekretāri Gorbačovu, mēs ASV baudām brīvību un vārda brīvību. Cilvēki var ienākt ovālajā kabinetā un paziņot: man nepatīk, kā jūs vadāt Savienotās valstis, prezidenta Reigan. Ģenerālsekretārs Gorbačovs atbildēja, ka Padomju Savienībā esot tāpat. Ļaudis var ienākt manā kabinetā un sacīt: man nepatīk, kā Ronalds Reigans vada Savienotās valstis. Maskava pārtapusi patērētāju paradīze un neapvaldīta kapitālisma sveitnīcā. Līdz pat šai dienai nav skaidrs, vai tāds bija Gorbačova mērķis uzsākot Padomju Savienības pārveidi. Kamēr rietumos viņš guva entuziastisku atbalstu, Padomju Savienībā viņu kritizēja. Perestroika mums bija ārkārtīgi vajadzīga. Glasnost arī. Un mēs to jutām. Taču mēs ticējām, ka cilvēks, kurš to visu piedāvājis, kurš piedāvājis koncepciju, būs arī šo programmu realizācijas vadītājs. Taču tā nenotika. Tomēr daudz uzskata, ka Gorbačovam nebija plāna. Viņš neredzēja, ko īsti ir uzsācis un pārāk ilgi paļāvās uz komunistisko partiju.
Gorbačova idejas bija kā braucošs vilciens. Manuprāt, viņš uzsāka pārmaiņas no sirds ticēdams, ka pietiks ar ierobežotām pārmaiņām vadībā. Vēlāk viņš iedomājās, ka varēs izmantot komunistisko partiju jaunu plānu īstenošanā. Manuprāt, viņš improvizēja. Mūsdienās Gorbačovs aizstāv savu agrīno piesardzību un norāda, ka viņa reformu plāns izdevās. Perestroika un glasnost dāvāja cilvēkiem iespēju brīvi izteikties. To, kā viņiem bija trūcis, viņi sāk brīvi elpot, brīvi runāt. Tas radīja eiforiju. Taču mums bija jābūt savaldīgiem. Visam bija jānotiek pakāpeniski. Un galvenais, cilvēkiem bija jāpiedalās procesā. Viņiem bija jāsaprot notiekošā nepieciešamība. Gorbačovs turēja solījumu un nejaucās Austrum Eiropas pārmaiņu procesā. Polijas valdība un opozīcija gandrīz bija noslēgušas vienošanos. Sistēmas maiņa bija nenovēršama. Es sapratu, ka mūsu rīcība un notiekošais Polijā viņu ne tikai neuztrauc. Viņš to pat atbalsta. Polija bija kā viņa reformu laboratorija. Apaļā galda vienošanās bruģēja ceļu brīvībai un demokrātijai. Polijai drīz sakoja arī citas valstis. 1989. gads ienesa Austrum Eiropā revolūciju un komunisma krišanu. Atbrīvotās valstis guva pašas savu balsi. Austrumvācijas komunistu līderis Eriks Honeckers līdz pašām beigām pretojās pārmaiņām. Viņa slavenais skulpsts ar Leonidu Brežņevu joprojām rotā Berlīnes mūra fragmentu un kļuvis par turistu magnētu. Mūsdienās, viesojoties Berlīnē, Gorbačovs tiek sveikts kā baronis. Bez viņa atļaujas Vācija nebūtu varējusi apvienoties. Gorbačovs atceras savu pēdējo tikšanos ar Honeckeru Austrumvācijas 40. gada dienas pasākumā. Politikā nokavējušais paliek zaudētājos. Mēs ar Honeckeru tikāmies vakarā pirms svinībām un runājāmies 3 stundas. Viņš sacīja, ka viss esot kārtībā, bet es redzēju, ka viņš uzvedas neadekvāti. Viņš bija lieliskā omā, kaut ko dungoja, bet man tobrīd kļuva viņa žēl. Viņš bija zaudējis. Gorbačovs pieņēma komunistiskās varas sagrāvi Austrum Eiropā, bet Padomju Savienība bija cits stāsts. Viņš domāja, ka apsolīto demokrātiju varēs izsniegt porcijās. Šodien es jums iedošu tik demokrātijas, par ko jūs man aplaudēsiet. Viņš neapjauta, ka spērs pirmo soli glasnost virzienā, demokrātijā, cilvēktiesībās. Viņš nevarēs apstāties. Jāspēr aizvien jauni soļi, līdz pat pilnīgai vecās sistēmas iznīcināšanai. Viņš gribēja saglabāt veco sistēmu un būt tajā galvenais, taču tas nebija iespējams. Spēcīgu spiedienu uz Gorbačovu izdarīja arī konservatīvie spēki. Reformām padziļinoties, to naidīgums tikai pieauga. 1989. gada martā Gorbačovs izlēma par labu daļēji brīvām parlamenta vēlēšanām. Šis lēmums nozīmē komunistiskās partijas monopola beigas. Viņa oponenti politbirojā bija šausmās. Skaļo strīdu dēļ es nevarēju uzsākt sēdi. Visi bļaustījās. Kas tad tagad būs? Ko jūs esat sastrādājis? Pie tā vainīgi kādi spēki. Pagaidiet, kādi spēki? Mēs taču nejaucāmies. Kurš cits atskaitot mūs var iejaukties? Es uzskatu, ka uzvarēja perestroika. Mihails Gorbačovs bija izmantojis savu varu reformu uzsākšanai no augšas uz leju. Taču viņa revolūcija tojās krīzes punktam.
Un viņš bija iesprostots starp ļaudīm, kuri vēlējās lielāku brīvību, un tiem, kuri labprāt pagrieztu laiku atpakaļ. Partijas nomenklatūra neizturēja demokrātijas pārbaudījumu. Zaudējuši vēlēšanās, viņi saprata, ka demokrātiskā valstī nākamreiz tikt pie varas būs pagrūti. Sākās cīņa, kuras uzsācēja bija partijas elite. Tā skaitā arī sākotnēji klusām un paslepus. Ļaudis no man tuvāko cilvēku vidus. Vēlāk viņi vērsās pret mani atklāti. 1990. gadu sākumā briestošā spriedze pārvērtās par krīzi visā Padomju Savienībā. Reformu atbalstītāji pieprasīja no Mihaila Gorbačova ātrāku rīcību. Taču arī pretinieki apvienojās pret viņu. Aizvainojums par Maskavas kontroli pār Padomju republikām aizvien pieauga. Lietuvā, vienā no 3 Baltijas valstīm, parlaments dumpinieciski pasludināja valsts neatkarību. Bet Gorbačovs, kurš bija ļāvis Austrum Eiropas valstīm izlemt savu likteni, atteicās dot tādas pašas tiesības arī lietuviešiem. Mēs negribējām viņus atlaist. Mēs uzskatījām, ka riskēt ar PSRS iziršanu būtu kļūda. Viņš patiešām neizprata pilsoniskās piederības jūtu spēku. Manuprāt, viņš no sirds ticēja, ka viņi ir radījuši jaunu padomju cilvēku. Cilvēku, kurš ir Padomju Savienības pavalstnieks, neatkarīgi no tā, vai viņš būtu krievs, gruzīns, armēnis vai latvietis. Ševardnadze, būdams gruzīns, to saprata. Pirms vairākiem gadiem privātās pusdienās Eduards Ševardnadze bija atklājis amerikāņiem savas ļaunākās bailes. Viņš sacīja, visi uztraucas par ekonomiku, bet mūsu lielākā problēma būs nacionalitāte. Ja nemainīsim politiku, ar Padomju Savienību būs cauri. Es pat iedomāties nespēju, kā dzirdējuši Padomju Savienības ārlietu ministru, atklājam ASV valsts sekretāram, ka viņa valsts varētu būt lemta sagrāvēji. Ekonomiskais apvērsums sāka padarīt vienkāršo ļaužu dzīvi neizturamu. Ikgadējā 1. maija parādē Maskavas sarkanajā laukumā Gorbačovs pieredzēja pūļa, dusmas un izmisumu. Gorbačovs izstāstīja man šādu stāstu. Maskavā esot trūcis pārtikas un cilvēki stāvējuši rindā pēc maizes. Krietnu laiciņu nogaidījušie ļaudis bijuši nokaitināti. Kāds vīrs pagriezies pret līdzās gaidošo biedru ar vārdiem: man tas apnicis, es vainoju Gorbačovu, un es viņu nogalināšu. Viņš aizgājis. Pēc 2 dienām viņš atgriezies, rinda bijusi nedaudz pavirzījusies uz priekšu. Vai tu nogalināji Gorbačovu? Viņam jautāja. Nē, viņš atbildēja. Viņa nogalināt gribētāju rinda bija pārāk gara. – 1991. gada pavasaris atnesa jaunus draudus Gorbačovu varai. Viņa agrākais protežē Boris Jeļcins bija kļuvis par viņa galveno sāncensi. Gorbačova valdīšanas iedrošinātās Padomju republikas sāk pāriet pie jaunām varas struktūrām. Krievijas parlaments izsludināja prezidenta vēlēšanas, par kuru līderi kļuva Jeļcins. Pārgurušie krievi izrādīja atbalstu viņa populistiskajai programmai. Boris Jeļcins uzvarēja ar lielu balsu pārsvaru. Viņš kļuva par pirmo brīvās demokrātiskās vēlēšanās ievēlēto Krievijas prezidentu. Abu politiķu sāncensība pārgāja jaunā līmenī. Ar Borisu Jeļcinu es kļūdījos. Vajadzēja no viņa atbrīvoties. Jo Jeļcins attieksme pret viņu
bija galvenais iemesls, kas noveda pie notikumiem, kuros viņam bija tieša un stipra negatīva ietekme. Es būtu varējis aizsūtīt viņu jebkur. Viņš kritizēja valdību un pasludināja mums karu. Un viņš nosprieda, ka pietiks vien iemest degošu sērkociņu darbu smucā, lai viss uzietu gaisā. Rietumi reaģēja zibenīgi un centās gūt abu prezidentu labvēlību. Gorbačovs joprojām jūtas aizvainots. Viņi pat noslēdza slepenas vienošanās ar Jeļcinu. Lai Angļi to uzzina un īpaši jau amerikāņi. Особенно американцы. Американцы в данном случае. Mums nebija darījuma ar Jeļcinu. Mēs atzinām, ka Gorbačovs joprojām ir Padomju Savienības prezidents un tikāmies ar viņu. Taču mēs tikāmies arī ar opozīciju, arī ar Jeļcinu. Kā viņš tā Jeļcins bija reformatori. Gorbačovs gribēja reformēt komunismu, bet Jeļcins to iznīcināt. Taču viņi abi bija ekonomikas reformatori. Abi gribēja atšķirīgas attiecības ar rietumiem. Opozīcijas spiediena ietekmē Gorbačovs valdībā atvēlēja vietas stingra politiskā kursa piekritējiem. Viņa draugi reformatori bija viņu pametuši. Edvards Ševardnadze dramatiskā runā apkopoja situāciju valstī. Tā bija mana visu laiku īsākā runa. Es teicu, ka viņi gatavojas pārņemt varu. Viņi pārņems varu rīt vai parīt. Neviens nevar paredzēt sekas. Es atkāpjos no amata. Nevajag tā reaģēt un mani lamāt. Mums visiem draudēja briesmas. Lai paustu savu protestu, es atkāpos no amata. Tāds ir mans protests pret diktatūras ofensīvu. 1991. gada janvārī VDK un aizsardzības ministri pavēlēja padomju karaspēkam iebrukt atdalījušās Lietuvas republikas galvaspilsētā Viļņā. Tā bija zīme, ka cīņa par to, kurai varēja pārņemt vadību padomju savienībā, ir iegājusi kritiskā fāzē. Nav skaidrs, cik daudz Gorbačovam bija zināms par plāniem uzbrukt. Es rīkojos saskaņā ar to, kas man bija zināms. Lēmumus pieņēma viņi. Cilvēki neapzinās, ka man pat bija ļaunāk, ka nezināja par notiekošo. Taču tāds tolaik bija stāvoklis valstī, valsts mehānisms. Bija skaidrs, ka ar varu cenšas izraisīt apstākļus, kas pieprasītu ārkārtēju rīcību. Которые бы заставило и побудило действовать из ряда вон. Amerikāņi bija šokā. ASV vēstnieks devās uz Kremli pieprasīt no Gorbačova paskaidrojumus par notiekošo. Gorbačovs teica: Džek, saki, kā tu novērtētu šo situāciju? Uz ko es atbildēju: prezidenta kungs, es vairs nesaprotu, ko jūs cenšaties panākt. Viņš uzmanīgi manī klausījās un sacīja: lūdzu paskaidro savas valsts prezidentam, ka šajā valstī briest pilsoņu karš. Мы на грани гражданской войны. Man kā prezidentam jādara viss, kas manos spēkos, lai to novērstu. Un tas nozīmē, ka man nāksies mest līkumus. Taču mani mērķi nav mainījušies. 1991. gada vasarā sabiedrība kļuva aizvien dusmīgāka. Cilvēku poļi Maskavā pieprasīja Gorbačova atkāpšanos.
Tajā pašā laikā viņu atbalstošie valdības locekļi klusībā kala pret Gorbačovu plānus. Gorbačovā mēs redzējām valsti vadīt nespējīgu personu. Mums jau bija iespēja par to pārliecināties. Amerikas vēstniecība Maskavā sasniedza baumas, ka tiek gatavots apvērsums Gorbačova gāšanai. Brīdināt Gorbačovu bija Jeļcina ideja. Es viņam sacīju, tās nav parastas baumas. Pret jums rīko puču, un tas var notikt katru brīdi. Viņš pasmējās un izteica piezīmi par amerikāņu naivumu. By early August 1991. gada augusta sākumā Gorbačovs nolēma apvienot spēkus ar savu lielāko sāncensi Borisu Jeļcinu un Kazahstānas prezidentu Nursultānu Nazarbajevu. Viņiem noslēdzot vienošanos Padomju Savienības nākotne tika izlēmta slepenā sanāksmē. Vadoņi vienojās pēc Gorbačova atgriešanās no atvaļinājuma parakstīt jaunu līgumu ar pārējām republikām. Jeļcins paliktu Krievijas ievēlētais prezidents, Gorbačovs prezidētu pār Savienības valstīm, bet Nazarbajevs būtu mans premjerministrs. Mēs tāpat vienojāmies atbrīvoties no cilvēkiem, kas mums bāza sprunguļus riteņos, un nosaucām viņus vārdā. Taču Gorbačovs nezināja, ka pirmrindnieki, no kuriem viņš plānoja atbrīvoties, bija slepus izmantojuši VDK sarunu ierakstīšanai. Viņa ienaidnieki, to skaitā viņa viceprezidents, aizsardzības dienesta un VDK vadītāji, nolēma rīkoties nekavējoties un gāzt viņu no amata. Mūsu mērķis bija pārliecināt Gorbačovu, ka svarīgi izsludināt ārkārtas stāvokli. Ne obligāti visā valstī, bet tajās vietās, kur nepieciešams. Un vēl mums bija jāizdomā, kā aizkavēt pretlikumīgo vienošanos, ko plānoja republiku vadoņi, un kas uzreiz paredzēja Padomju Savienības sagrāvi. Puča sazvērnieki nosūtīja delegāciju uz Gorbačovu villu Forosas ciemā pie Melnās jūras. Saspringtā sanāksmē viņam tika uzstādīts ultimāts. Es viņus nolamāju 3 stāvīgiem vārdiem, sacīdams, lai viņi dodas atpakaļ un sasauc tautas deputātu kongresu. Tad redzēsim, kura plānam būs lielāks atbalsts. Pa ceļam atpakaļ uz Maskavu viņi piedzērās, tomēr jālido vesels 3 stundas. Un nonākuši galā paziņoja, ka Gorbačovs atteicies. Atteicies no kā? Es esmu parakstījis pavēli, nododot visu varu viceprezidenta rokās savu sliktā veselības stāvokļa dēļ. Meli. Maskavas centrā iebrauca tanki. Veselības stāvokļa dēļ Mihails Sergejevičs savus pilnvaras nodevis. Valsts televīzija un radio paziņoja, ka Gorbačovs saslimis un vara nodota ārkārtas komitejas rokās. Boris Jeļcins, kurš pamanījās paslēpties Krievijas parlamenta telpās un izvairīties no aresta, lūdza palīdzību ārpasaulē. Mums izdevās viņu sazvanīt, un viņš teica, es esmu Krievu Baltajā namā un man pakaļ nāk komunisti. Man ir aptuveni 20 minūtes laika. Vai jūs pastāstīsiet cilvēkiem par notiekošo? Un es to darīju. Es devos uz Downing Street un sniedzu oficiālu ziņojumu, izsakot stingru atbalstu reformai. Maskavā risinoties drāmai, Gorbačovs apjauta, ka viņš un viņa ģimene atrodas mājas arestā. Puča vadītāji bija atslēguši viņu telefonus. Man ielēns mašīnas,
Pie ieejas jūrmalā novietoja vienu, otru. Daudzi centās man piekļūt, bet nevienu nelaida. Daļa mūsu miesas sargu mūs uzreiz pameta un aizbrauca. Un arī par palikušiem nebija skaidrs, vai viņi mūs aizsargā vai pilda kāda pavēles. Viņi katrā brīdī varēja pavērst pret mums automātu stobrus, jo stāvēja uz kāpnēm. Maskavā Boris Jeļcins pasludināja puču par nelikumīgu un vedināja ļaudis viņam pievienoties un aizstāvēt Krievijas plaukstošo demokrātiju. Turēsimies stipri. Tāda reakcija neies krastā. Sanāca ļaužu tūkstoši. Cilvēki saprata, ka pēc 6 Gorbačova reformu gadiem visas bailes zudušas. Tieši šī jaunatklātā spēja izaicināt un pieaugošā nacionālās identitātes sajūta puča vadītājiem bija izšķirošais trieciens. Arī daļa armijnieku atteicās šaut uz cilvēkiem. 3 dienu laikā viss bija beidzies. Gorbačovs ar ģimeni atgriezās Maskavā, taču viss bija mainījies. Pučisti bija zaudējuši, taču, kā izrādījās, tas pats bija sakāms arī par Gorbačovu. Mēs redzējām Gorbačova mērķi ieviest valstī kārtību. Taču, kad Gorbačovs pēc Krievijas federācijas augstākās padomes sēdes, uz kuru viņu bija uzaicinājis Jeļcins, mēģināja pārņemt varas grožus savās rokās. Jeļcins viņam to neļāva. Jeļcins pēc mūsu tikšanās iedeva man īsu ministru padomes sanāksmes izklāstu. Bet es neesmu to izlasījis. Tad izlasiet. Un viņš sēdēja vairs nebūdams valsts pirmā, bet gan otrā persona. Tobrīd es sapratu, ka Gorbačovs vairs nevarēs atgūt bijušo varu, valsts prezidenta varu. Taču Gorbačovs atteicās to pieņemt. Viņš joprojām domāja, ka spēs noturēt Padomju Savienību. Dažu republiku vadītāji kļuva nemierīgi. Kad mēs manījām, ka nekas nevirzās uz priekšu un sarunas nonākušas strupceļā, šķiet Jeļcinam iešāvās prātā ideja tikties bez Gorbačova. Mēs vienojāmies par tikšanos Baltkrievijā. Sanāksmē nomaļā medību namiņā meža vidū 3 valstu - Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas prezidenti raidīja izšķirošo triecienu Gorbačovam un visai Padomju Savienībai. Jeļcins vaicāja, vai jūs piekristu parakstīties zem frāzes, ka PSRS kā ģeopolitisks veidojums un starptautisko tiesību subjekts pārtrauc savu eksistenci. Es atbildēju, ka piekrītu. Arī Kravčuks piekrita. Visi bija viensprātis. Tikai braukdams mašīnā no tikšanās vietas es apjautu, ko bijām izdarījuši. Baltkrievijas prezidents Šuškevičs paziņoja jaunumus Gorbačovam, kamēr Jeļcins informēja visu pasauli. Kad mani beidzot savienoja ar Gorbačovu, Jeļcins jau bija sācis runāt ar Bušu. Kad pateicu Gorbačovam, ko parakstījām, viņš man pamācošā tonī vaicāja, vai spēja iedomāties, ko par to sacīs pasaules sabiedrība. Ar mājienu,
Ko tu, piena puika, jaucies tādās lietās? Bet es atbildēju, ka Boris Nikolajevičs tieši šobrīd runā ar prezidentu Bušu. Telefona otrā galā iestājās klusums, un tad mēs atvadījāmies. Sarunāsim zīmi, pēc kuras sapratīsiet, kā esat ēterā. Mums vēl laika gana. Gorbačovam nebija citas izvēles, kā atkāpties no amata. Es atkāpjos no Padomju Savienības prezidenta amata. Šo lēmumu pieņemu principiālu apsvērumu vadīts. Krievija uzveica Padomju Savienību. Pie varas nāca Krievijas prezidents Boris Jeļcins. Ar to sākās Borisa Nikolajeviča ēra. Nelietīgs cilvēks. Nodevējs. Mēs aci pret aci noslēdzām vienošanos un šķīrāmies. Bet viņš sāka kalt plānus man aiz muguras, rīkot tikšanās. Nodevējs. Jūs lieciet visi mani mierā. Tas nav cienīgi. Es viena dejoju, tā meitene kā konfektē. 2010. gada decembrī Gorbačovs ierakstīja savas sievas Raisas iemīļoto krievu dziesmu. Raisa nomira no leikēmijas. Vācu ārsti Minsteres klinikā līdz pēdējiem mirklim centās viņu glābt. Augusta pučs un Gorbačova gāšana no amata viņai bija liels trieciens. Es biju pārliecināts, ka viss nokārtosies. Vēsture visu saliks pa plauktiņiem. Tā bijis nereizi vien. Taču tam vajadzēja pacietību. Raisa to neizturēja. Viņa bija satriekta. Viņa nespēja piedot šo nodevību. Es domāju, ka tieši tas bija viņas nāves iemesls. Gorbačovs prezentēja ierakstīto dziesmu saviem viesiem dzimšanas dienas koncertā Londonas Alberta holā. 2011. gada martā bijušajam prezidentam palika 80 gadu. Lai dzīvo mūsu draugs Gorbačovs! Viņa teica, es negribētu nodzīvot ilgāk par tevi. Es to nepārcietīšu. Bet tu vēl varētu apprecēties un dzīvot tālāk. Kādas muļķības tev nāk prātā? Tādi ir tavi secinājumi pēc kopīgi nodzīvotas dzīves. Šķiet neticami, ka viņai bija tāda priekšnojauta. Viņa itin kā sajūta, kā kaut kas notiks. Es ļoti vēlētos, lai mēs drīzumā atkal tiktos.
Всегда. Jā. Pagājuši 20 gadi. Gorbačovs dzīvo Maskavā un joprojām vada politikas institūtu. Viņa mazmeita Anastasija palīdz viņam sekot līdzi modernajām tehnoloģijām. Tu tagad skaties jūsu lapu? Jā. Opap, vai tev tiešām ērti no turienes skatīties? Varbūt pārsēdīsies te? Informācija ir pirmais un svarīgākais. Šeit pat apkopotas lapas, kas man šķiet interesantākās. Tas pirmkārt. Bet otrā daļa domāta izklaidēm. Es pasurfoju, paskatos, bet dažkārt samats nērti. Sēž viens pie ekrāna un jūtos nērti. Politiski viņš ir vientuļa figūra. Ārzemēs viņu ciena, bet Krievijā daudz vaino Padomju Savienības sagrāvē. Gorbačovu nemoka nostalģija. Viņš saka, ka viņa acīs reputācija nav nozīmes. Viņam svarīgākā šķiet Krievija, taču viņš raugās nākotnē ar bažām. Valstī jābūt citādai. Putins un viņa komanda iestājas par stabilitāti, bet stabilitāte ir esošā konservācija. Kustības vietā sanāk stabilitāte nogalē attīstību un novad pie stagnācijas. Manuprāt, demokrātija viņus padarījusi mazdūšīgus. Pat vēlēšanu sistēma. Tā jau tāpat nebija īpaši izdevusies, bet viņi to burtiski kastrējuši. Piedodiet par izteicienu, bet tā tikusi apgraizīta. Mums ir 5-6 gadi, kur laikā veicama modernizācija. Palaiduši šos gadus garām, paliksim uz visiem laikiem. Mēs vēl esam ceļā uz demokrātiju. Manuprāt, pagaidām mēs esam veikuši tikai pusi ceļa. Mihails Gorbačovs, vīrs, kurš mainīja pasauli, bet zaudēja impēriju. Savas tautas acīs viņš ies vēsturē kāds cilvēks, kurš izpostīja valsti. Bet rietumos, kur vienmēr kāroja pēc šīs valsts sabrukuma, viņš kļuvis par vēsturisku personu. Viņš tos atbrīvoja no totalitārismas sistēmas, kas eksploatēja valsti, atņemot tai spēju piepildīt cilvēku modernās vajadzības. Un viņš deva tiem brīvību attīstīt brīvāku sistēmu. Ja viņi nespēja to darīt vai domāja, ka ir to paveikuši, viņš nav pie tā vainīgs. Sacīt, ka Gorbačovs nav radījis kaut ko tādu, kas labākajā gadījumā parasti tiek radīts veselas paudzes laikā, kad īstenībā viņš to darīja iespējamu, nozīmētu viņu nepienācīgi novērtēt. Pasauli, jo īpaši Austrumu un Centrālās Eiropas okupētās valstis, ir liela pateicība parādā Gorbačovam un viņa ārlietu ministram Ševarnadzem. Kopā viņi pieņēma fundamentālo lēmumu neturēt nāciju kopā ar varu. Ja viņi nebūtu nonākuši pie šādas apņemšanās, augstais karš būtu varējis beigties ar blīkšķi, nevis ar smilkstu. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. Tulkojusi Baiba Vētrāja, redaktora Laura Hansone, skaņu režisors Mārcis Kreitsmanis, lasīja Eigars Rozenbergs.